katram ir jāizsakās par nākošo lielo sociālo mediju. Kā, tas, ko lietojam mēs, tas vairs nav, tā ir pagātne. Viss jaunais ir foršs. Jūsu prognozes, kas tad ir? Ja tagad daudz, labi, dati rāda pretējo, bet daudz saka, ka Facebookam un visiem lielajiem nav nākotnes, Twitteriem, Instagramiem būs kaut kas jauns. Daudz piemin Snapchatu. Kas ir jūsu gadījumā? Ko jums šķiet? Prognozēt tagad. Zin kā, pēc gada apskatīsimies jūs prognozes. Bet kādas ir tās prognozes, kas ir nākamā lielā lieta? Es varu minēt ridesharingu. Tagad arī tiek taisītas tās automašīnas, kas pašas brauc, Google taisa, un, pieņemsim, ja tādas mašīnas varētu uzlikt uz ceļa, kuras varētu vadāt cilvēkus ar pilsētu, tad tā cena pa kilometru tiktu nodzīta lejā ļoti daudz, tāpēc cilvēkiem būtu izdevīgāk izmantot šo ridesharingu pakalpojumu ar automašīnām, kas pašas brauc uz pilsētu, nekā uzturēt savu automašīnu vai izmantot sabiedrisko transportu, jo tomēr cena ir lētāka, iespējams, ka pakalpojumu kvalitāte pat ir labāka. Un kāpēc gan ne? Uz to mēs arī ejam. Labi, tavu prognozi? Par sociālajiem tīkliem prognozēt. Tas ir sociālais mēdījis, sociālais tīkls, kurā tu vari kopīgi braukt. Droši vien par sociālajiem tīkliem par pagrūti prognozēt, jo tas nozīmē, tad man diezgan labi jāsaprot, ko varētu gribēt tā paudze, kas ir tur 10, 15 un varbūt pat 20 gadus jaunāk par mani. Līdz ar to es censos iziet no tā jautājuma, sakot, ka ir jau arī citi lieli nākotnes trendi, bet domājot par to, kas tiešām varētu būt vērtīgs, jo man liekas, ka ir jānošķir tas, kad ir cilvēkiem ļoti patīk izklēdēties. Un varēsim no sociālā tīkla aizpild mums šo te izklēdes robu, un es pieļauju, ka tur varbūt kaut kādā zināmā mērā varbūt televīzijas sajūt to, ka, hei, daudz laika, ko lietotājs kādreiz pavadīja pie mums, tagad pāriet uz sociālajiem tīkliem, bet tas, kur tiešām, man liekas, ir jēga, tas ir, vai tie ir sociālai tīkli, vai tie ir vienkārši kādas lietotnes vai aplikācijas, kuras uzkrāj informāciju par mums un tad palīdz mums šo te informāciju analizējot, nonākt pie kaut kādiem jēdzīgiem secinājumiem par sevi. Un tava prognozes, Kristi, par sociālajiem tīkliem, tev nākamais redzījums ir jātaisa izbraukums studiju bērndārzā, jo tā ir auditorija, kas ir nākamā lielā lieta. Bet es domāju, ka kaut kad un gan drīz vajadzētu parādīties, sauksim to par sociālo tīklu viedierīcēm. Jo šobrīd tā saucamās viedierīces sarunājas ar savu telefonu, bet gan industrija, gan cilvēki gaida, kad šīs ierīces sāk sarunāties savā starpā un palīdzēt tev pieņemt gudrākus lēmumus caur to, ka tev ir nevis viena aplikācija katrai no viedierīcēm, bet tavi svari pasaka tavam leduskapim, ka tu sver par daudz un pasūta mājās ēdienu piegādi mazākā apjomā.